Turpinot izglītības iestāžu sakārtošanu, Valmierā šobrīd apjomīgi rekonstrukcijas un būvniecības darbi norit pirmskolas izglītības iestādē Kārliena. Bērnu dārzam tiek veikts gan fasādes, gan iekštelpu remonts, kā arī ēkai top jauna piebūve. Nu pat tās pamatos iemūrēta arī kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm, kurā ievietot arī bērnu vēlējumi, kādu viņi vēlētos redzēt jauno bērnu dārzu. Lai krāsains un skaists ir jaunais bērnu dārzs, lai saule spīd un esi gatavs drīz. Pagaidām par to, kāds izskatīsies rekonstruētais bērndārs Kārliena, zina tikai projektētāji un būvnieki, pašvaldības un iestādes darbinieki. Savukārt bērniem tas būs liels pārsteigums, un lai gan būvdarbi nesen tikai sākušies, viņi pēc sava bērnu dārza jau paguvuši noilgoties. Jā, gaidām! Mēs gribam tajā bērndārzā. Kas vainas šobrīd? Jāsalabo. Nav gatavs vēl. Kamēr norit rekonstrukcijas darbi, bērni izvietot pa citām izglītības iestādēm Valmierā. Bērnu dārza skolotājs stāsta, lai arī bērni ir izrauti no ierastās vides, tomēr ir vērts nedaudz paciesties. Ar katru gadu ēkas stāvoklis kļuva arvien sliktāks, kā arī ikdienā problēma sagādāja šaurība. Guļamistabas, piemēram, mūsu grupā bija izaugama skatuva gultiņām, kad bija grūtāk tieši gulēšana un darbības zona mācība. Mūsu bērndārzā ļoti aktīvi notiek dažādi veidi pulciņi, bet līdz ar to, kad šīs telpas nepietiek, tad mēs nevaram tik plaši izvērst šo pulciņu darbību. Tad nācās kaut kā salikt laikus un kādam nācās piekāpties, lai varētu visi veikt šo darbu. Pēc rekonstrukcijas bērnu dārzā būs papildu telpas 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu grupiņām. Līdzinējā aktu zāle pārtaps par sporta zāli, bet tās vietā būs jauna topošajā piebūvē. Tāpat ēkā tiks mainītas visas iekšējās un ārējās komunikācijas, un tā būs arī nosiltināta. Bet bērnu drošībai iestādes teritorijā izbūvēts tiek arī automašīnu stāvlaukums. Pēc darba norises plāna ir plānots, ka vispirms tiks pabeigts darbs vecajā korpusā, un ir iespējams, ka mēs bērniņus varēsim no jauna jau ziemas periodā uzņemt vecajā ēkā. Un jaunais korpus, labi iekārtots korpus, pabeigts korpus tiks nodots pavasarī. Pirmskolas izglītības iestādes Kārliena rekonstrukciju Valmieras pilsētas pašvaldība īsteno ar Eiropas struktūra fondu un valsts līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 700 000 latu.